Vai ir iespējams darīt pasauli labāku iepērkoties? Jā, ir iespējams. Tieši tāpēc ceturtdien, 19. oktobrī, grāmatnīcā Satori 4 uzņēmumi parakstīja līgumus, apņemoties turpmāk izplatīt Fairtrade produktus. Kas ir Fairtrade un kāpēc to izvēlēties? Fairtrade ir marķējums, kas visā pasaulē, Rietumē Eiropā un Ziemeļamerikā ir kļuvis ļoti populārs. Un tas principā nozīmē to, ka zemnieki, kas ir audzējuši kafiju, tēju, banānus, citus produktus, kas ir marķēti ar šo zīmi, ir saņēmuši pienācīgu, godīgu samaksu par savu darbu. Šis marķējums kļūst arvien populārāks, jo cilvēki, izdarot savas ikdienas izvēles veikalā, viņi grib darīt labu, tā var teikt, lai nepadarītu šo pasauli vēl sliktāk. Jo daudzos gadījumos tas kafijas plantācijās cilvēki strādā ļoti garas stundas bez brīvdienām, ļoti grūtos apstākļos, lauksaimniecības ķimikāliju ietekmē un saņem ļoti minimālu samaksu, ar kuru viņi nevar pabarot savus bērnus un nodrošināt tādas pamatvajadzības. Ar šo Fairtrade zīmi mēs cenšamies mainīt šo situāciju, jo zemniekiem, kas ir iesaistījušies šajā kustībā, tiek slēgts ilgtermiņa līgumi, respektīvi garantēta vēl piemaksa virs tirgus cenas, ko viņiem tālāk jāizmanto kopienas attīstībā. Prasības Fairtrade marķējumā ir daudzas. Viens ir godīga samaksa par to darbu. Otrs ir dažādas sociālās prasības attiecībā uz bērnu darbu izmantošanu, uz darba stundām, kad nedrīkst strādāt vairāk kā 8 stundas dienā un citu līdzīgas prasības, un arī ekoloģiskās prasības, kas ir lielā mērā saistīts ar šīm sociālajām, dažādu lauksaimniecības ķimikālu izmantošanu, piemēram, plantācijās un tam līdzīgi, kas ir ne tikai vidē draudzīgi, bet arī attiecībā pret tiem cilvēkiem, kas strādā šajās plantācijās, jo no lauksaimniecības ķimikālajām katru gadu mirst miljoniem cilvēku. Ja jūs esat zemnieki, jūs varat certificēties šajā Fairtrade kustībā, jūs esat no pasaules nabadzīgākajām valstīm. Apvienoto Nāciju organizācijai ir šāda nabadzīgo valstu saraksts. Pašlaik mēram 60 valsts ir iesaistījušās šajā kustībā, un tās pārsvarā no Āfrikas, arī no Āzijas un Latvijas-Amerikas un Karību jūras valstīm. Latvijas zemnieki nevar iesaistīties šajā kustībā, jo mēs esam pārāk bagāta valsts. Bet mēs varam veidot līdzīgas iekšējās kustības, kas zemnieki var apvienoties un veidot līdzīgas marķējumus attiecībā uz savu produkciju. Mēs savā politikā visu laiku mēģinām pieturēties pie ētiskas tirdzniecības, vienalga, vai tā būtu Latvijā ražota vai arī, teiksim, Āfrikā. Un lai tie cilvēki, kas saražo šo preci, viņi saņem arī normālu algu, lai netiek izmantots tas pats bērnu darbs, lai atliek nauda vietējai komunai, izglītībai, veselībai. Tādēļ mēs arī izvēlējāmies Fairtrade. Bauskas viesnīcu bieži vien apmeklē turisti, kas ierodās no Somijas, Zviedrijas, patās arī no Norvēģijas, no Vācijas arī brauc. Principā viņi arī atpazīst šo zīmolu un izvēlās tieši viņu. Tā mūsu motivācija līdztekus tam, ka vienkārši mēģināt piedāvāt dažādus produktus savā kafejnīcā, bija arī piedāvāt jaunu uzdevumu patērētājiem. Nevis padarīt izvēli grūtāku, bet padarīt izvēli kvalitatīvāku, jēgpilnāku. Pašlaik Latvijā ir nopērkami diezgan plašs Fairtrade produktu klāsts. Viņi ir pieejami gan lielveikalos, gan mazos specializētos veikalos. Tagad arī kafejnīcas un viesnīcas ir iesaistījušās šajā kustībā. Un mēs ejam uz veikalu, mēs varam skatīties plauktos un meklēt šo zīmi. Un lielā daļa veikalu jūs tiešām atradīsiet kādu produktu, kas ir marķēts ar šo zīmi. Tas pārsvarā ir tādi produkti, kas nāk no šīm jaunatīstības valstīm. Kafija, tēja, garšvielas dažādas, kakao un citi līdzīgi produkti.